Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Esiet sveicināti, dargie skatītāji! Krāšņo lapu laiks jau teikā sācies, un kāds var būt jau ir devies ārā, lai meklētu arī zelta rudeni. Mēs savukārt šajā raidījumā dosimies meklēt vēsturiski romantisko rudeni un dosimies to darīt uz Ungurmuižu kopā ar muižas saimnieci Ievu Malcinieci. Par ko nākas parūpēties unikālajā 18. gadsimta baroka ēkā, kur vēl aizvien redzami oriģinālie sienu gleznojumi? Noskaidrosim, vai Ungurmuižā ir arī savs spoks. Neizpaliks arī 3 tēli kopā ar Gitu, un rudens vēsmas ienesīsim arī gardrobē. Citi jau kopš bērnības zina, kas viņi kļūs tad, kad izaugs lieli. Citi grib kļūt par aktieriem, citi par ugunsdzēsējiem, citi par pedagogiem. Ieva, kā bija ar tevi? Vai tu varēji iedomāties bērnībā, ka tad, kad tu pieaugsi, tu būsi muižas saimniece? Nē, gluži par muižas saimnieci nebija mans plāns būt, bet jāsaka, man no bērnības jau ir paticis būt cilvēkos, dejot, dziedāt, spēlēt teātri, daudz runāt. Un man likās arī jau vēlākajos gados, skolas gados, kad es mācījos, ka es noteikti savu dzīvi saistīšu ar darbu, kas būs radošs un kas būs saistīts ar cilvēkiem. Tā arī ir liktenim lapaticies, kad arī es tiešām varu visur, kur es esmu strādājusi, arī līdz šim ir man bijusi vairāk vai mazāk tāds darbs ar cilvēkiem. Arī pašlaik tas ir tāds Ungurmuižā strādājot tāds radošs, pozitīvs darbs, kas man sniedz gandarījumu. Vasaras sezona ir, principā noslēgusies. Citiem vasara ir tieši tas atpūtas laiks, bet cilvēkiem, kur strādā turisma nozarē, man liekas, tā ir tā īstā darba sezona, vai ne? Jā, tā tā arī ir, ka vasarā jau mums ir jārēķinās, ka brīvdiena nav, vai tad, kad citiem ir brīvdienas, tad mums ir karstākās darba dienas. Tā kā nedēļas nogales ir, mēs pavadu muižā viennozīmīgi. Bet ja ir tik garas darba dienas un tik gara darba sezona, kā tad pēc tam relaksēties? Kas ir tas veids, kā tu atpūties pēc garās darba sezonas? Jā, es noteikti zinu, kad ir jāatpūšas, kad pienāk rudens puse. Pirmkārt, manai ģimenei ļoti patīk ceļot. Tas ir viena lieta, ko mēs darām. Un, ja runā par tādām mazākām lietiņām, tad tādas mazas relaksētas, mazas ikdienas baudas, vai tā ir kāda vanna vai masāža, vai tas ir kāds teātra vai restorāna apmeklējums. Tās mazās lietiņas, kas padara to dzīvi patīkamāk. Tā kā es varu teikt, ka man patīk baudīt dzīvi. Un kā ir ar, tā teikt, garderobas izbaudīšanu, vai arī to tev patīk darīt? Jā, bet tur, diemžēl, man bieži vien tam nepietiek laika, un es esmu nepacietīga. Un veikalā es nekad īsti nezinu, ko es gribu. Man vairāk ir tā, ka es ieraugu kādu lietu, tad es zinu, ka jā, šis ir tas, kas man ir nepieciešams, kas man ir vajadzīgs. Un bieži vien es nopērku no komplekta vienu daļu, un pēc tam aizbraucu mājā, un domāju tā, bet tagad man ir jābrauc atkal uz veikalu, jo man vajag kaut ko klāt šiem svārkiem. Tā kā es tā kā tipiska sieviete vienmēr nopērku vienu detaļu un tad pēc tam mēģinu kombinēt. Jā, komplekts jāatrod. Es domāju, ka pēc tam šī raidījuma gaitā ar tieši šo te komplektu veidošanu ar 3 tēliem palīdzēs Gita, bet tas nedaudz vēlāk. Bet arī mums laiks doties Vāletes veikalos, runāsim gan par ceļojumiem, gan par relaksāciju un arī par to, kā ieviest muižas noskaņu savā mājoklī. Melna, balta, ar putotu pienu, espresso, americano, frappuccino. Tik dažādos veidos dzeramais dzēriens kafija daudziem darba cilvēkiem ir neatņemama rīta rituāla sastāvdaļa. Par lielākajiem kafijas cienītājiem jokojoties var teikt, kafija riņķo pat asinīs. Kā ir ar tavu darba dienu, Ieva? Vai tā sākas pie kafijas krūzes? Jā, pilnīgi noteikti tā sākas ar kafijas krūzi, jo kā es pamostos, pirmais darbiņš, ko es daru,
es aizēju un ieslēdzu kafijas automātu. Tā kā no rītiem, pat cik es dzeru diezgan daudz kafiju, es cenšos pagatavot tādu lielu, kārtīgu kafiju ar pienu. Un arī būtībā dienas laikā es dzeru diezgan daudz kafijas, tāpēc es mēģinu vismaz vai nu lielu krūzi ar pienu vai mazo espresso. Tās ir divas kafijas, kas man garšo. Tādu parastu melnu kafiju parasti es neizvēlos. Vai nu lielo lati vai pienu. Braucot pa ceļam arī kaut kur iebrauc kādā degvielas uzpildes stacijā, tad vienmēr kārtīgi liela krūze ar pienu. Tas sanāk tā kā tas rituāls ne tikai no rīta, bet visas dienas garumā. Jā, tā ir laikam jau tas ir kaut kāds pieredums. Es nezinu, vai noteikti vajag to kofeīnu, es šaubos. Es domāju, ka tas ir vairāk tāds ieradumu spēks, kad tā kafijas krūze blakus, tad tā liekas, ka tā diena tāda mundrāka un ražīgāka paiet. Te ir tik daudz dažādu garšu, un es pieļauju arī smaržu, man liekas, mēs kaut ko varētu no tā visa nomēģināt. Ko tu iesaki? Vai zemenes tiešām kafija ar zemenēm garšo pēc zemenēm? Nē, tiešām smarža ir noteikti jūtama. Jā, var just. Jā. Populāri jau kopš seno grieķu un romiešu laikiem, vannas rituāli arī mūsdienās darba dienas noslēgumu pārvērš par svētkiem, un tas būs lielisks brīdis, lai palutinātu sevi ar kādu patīkami smaržojošu ķermeņa kopšanas līdzekli. Vannas rituāli laikam varētu būt katras dāmas tādu relaksējošo prieciņu sarakstā, manuprāt. Jā, pilnīgi noteikti. Un ja vasarā vairāk ir skriešana, tad ziemas garie vakari, man liekas, ir kā radīti vannas peldēt. Tāpēc man arī ļoti patīk bumbas. Un jāsaka, man mīļākās ir ziedu, tīpaši rožu vai lavandas bumbas, ko es tiešām arī pērku. Jā, šī te, tas vai nav jauki. Rožu krūms. Vai ne? Un tas ir tas, kas arī, kas man sniedz atpūtu un tādu relaksāciju pēc garas darba dienas. Un, kad beigusies darba sezona, laiks atpūtai un ceļojumiem, dodoties uz nezināmu zemi, vislabāk to varēs iepazīt ne tikai nobaudot kultūras un vēsturisko piedāvājumu, bet arī gastronomijas piedāvājumu. Protams, ka ceļojot man ļoti svarīgi ir nobaudīt, ko šī valsts arī piedāvā. Tālākais ceļojums man ir bijis uz otru pasaules galu, kā mēs sakām, uz Jaunzēlandi. Tā kā tas ir arī tāds piedzīvojums visādā ziņā, garšu, izjūtu, cilvēku, attiecību ziņā, dabas ziņā. Pilnīgi pretēji mums ir ziema, tur ir tieši vasaras plaukums. Jāsaka, man ļoti garšo dažādas jūras veltes un visādi tie mošķīši, kas dzīvo. Bet tur uz vietas es tiešām izbaudīju mīdijas, kas bija zaļās gliemenes, kas audzētas konkrētai vietā, kas iet uz visu pasauli arī tiek. Un tādu veselu kārtīgu bļodu varēja nobaudīt palutināt sevi. Vai savu mājokli varam padarīt par mūžu, pat ja tas nav ar 3 gadsimtu senu vēsturi? Atbilde ir jā. Turklāt nav jāmaina lielas lietas, pietiks ar mazām pārdomātām detaļām interjerā un apkārtējā vidē. Tā, es saprotu, ka unguru mūžā lietām mēdz atrast tādu netradicionālu pielietojumu. Un es saprotu, arī šis ir principā kaut kā citādi izmantots. Jā, man patīk tās lietas, ko šeit var iegūt, un reizēm varbūt atrast pavisam citu pielietojumu. Tā kā šis arī, kas ir pavisam noteikti ziepju trauks, bet mēs viņu esam atraduši pielietojumu Ungurmuižas restorānā. Mums ļoti skaisti stāv vizītkartes, un cilvēki nāk un priecājas par mūsu jaukajiem vizītkaršu turētājiem. Galu galā viņš īstenībā pat izskatās tāds, tā kā pats varētu būt vēsturisks no augšpuses. Jā, un tad tā lieta man arī patīk šajā veikalā, kad es atrodu ļoti daudz lietas arī mūžai noderīgas, jo ar to mazliet senatnīgumu klāt, to vintāžas stilu, man liekas, tas ir tāds piederīgs, jo, protams, pašā muzejā es cenšos atrast tiešām vēsturiskas vērtības un lietas, bet tas viss apkārt, kas rada to auru, gan tajā restorānā, vai tējas namiņā, vai bērnamiņā, tajās lietās, kas ir apkārt mūžai, tādi mazi nieciņi rada to pareizo atmosfēru.
Nu ko, tikko meklējām, kā mēs varētu ienest muižas noskaņu mājās, tad tagad, man liekas, ir īstais brīdis, lai dotos uz muižu, uz īsto unguru muižu. To darīsim mēs, bet Gita tikmēr šeit pat Vālētas veikalos. Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Agrs rudens ir tas laiks, kad noteikti sievietes var izmantot plašo veikalu klāstu, kur piedāvājumā ir dažādas jakas. Jakas principā ir gan biezas, gan plānas, faktūras ziņā arī gan raupjākas, gan netik raupjas. Principā šīs biezās būtu izmantojums vairāk uz džinsu biksēm un jau kā tāda plānāka vējaka. Savukārt šādas plānākas trikotāžas varbūt izvēlēties dāmām, kurām aprises nav tik smalkas, līdz ar to šīs jakas neveido tik lielu apjomu, kā piemēram šāda. Savukārt šīs īsās arī lieliski piederās kleitām, valkāt pāri kleitām ar jostiņu, ar kādu brošu. Manuprāt, ļoti lielisks, teiksim, tāds apģērba gabals rudenim. Noteikti arī Ievai piedāvāšu kādu no jakas variantiem. Noteikti arī šīs rudens aktualitātes apavi ir loferu stila kurpes. Manuprāt, ļoti ērtas, piemērotas sievietēm, kurām ir diezgan skrejošs darbs un kuras mīl komfortu. Arī šīs te Oksforda stila kurpes piemērotas te uz vārkiem, kleitām, biksēm, manuprāt, ļoti universālas. Arī Ievai noteikti piedāvāšu kādas maksimāli ērtas apavus viņas ikdienai. Kādus loferu stila apavus Gita izvēlēsies Ievai, redzēsiet nedaudz vēlāk, bet šobrīd neliels ceļojums vēsturē, ceļojums uz Ungurmuižu. Starp seniem kokiem ieskauta, Ungurmuiža ar savu mieru pārņem nekavējoties brīdī, kad speram pirmo soli tās teritorijā. Arī dabas draugi un pētnieki atzinuši, Ungurmuižā ir pozitīvs enerģētiskais lauks, iespējams tieši tādēļ parkā aizmirstas ikdienas steiga. Lai gan Ungurmuiža ir ar daudz senāku vēsturi, šobrīd redzamā muižas ēka celta 1732. gadā, un tā visvairāk zināma saistībā ar Kampenhausenu dzimtes paveikto. Jāsaka, viņi bija ļoti paši dziļi hanhūtismu ideju ietekmēti, reliģiozi un ļoti izglītoti cilvēki. Un līdz ar to arī tās savas idejas un savu misiju izglītot latviešu zemniekus viņi ienes šai vietā. Un līdz ar to arī šī vieta izveidojās kā tāds kultūras izglītības centrs. Tajā laikā jau 18. gadsimta otrajā pusē, var teikt, savā pagalmā uzcēla skolu latviešu bērniem, izglītoja latviešu zemnieku bērnus, kas tajā laikā nemaz nebija tik ļoti izplatīts. Un jau pāris gadu laikā jau šeit mācījās gandrīz 100 bērnu no tuvākās apkārtnes. Tā kā tas ir tāds viens labais baltvācu baronu darbs, par kur mēs tiešām varam runāt. Un arī šīs visas kultūras tradīcijas, kas ir nākušas no 18. gadsimta, to mēs cenšamies arī šobrīd parādīt cilvēkiem. Ne tikai šo baroka koka pērli ar senajiem zīmējumiem, 18. gadsimta sienu glaznojumiem, kas ir tiešām unikāli visā Latvijā, bet arī parādīt kā tādu kultūras centru, tīpaši klasiskās mūzikas cienītājiem un nest to gaismu, kas tajā laikā tika, teiksim tā, nesta šeit, arī šobrīd aicināt cilvēkus uz šo vietu. Truši muižā, tas pavisam noteikti nav lieldienu joks. Trusis vārdā Trusis, kas ikdienā droši sveicinās ar muižas apmeklētājiem, tieši filmēšanas dienā nozudis. Savukārt trušu māja gan ir apskatāma un tās iemītnieki it nemaz neliekas traucēti.
Bet kā tad ir ar vēlajiem darba vakariem rudeņos, kad agri paliek tumšs, vai Ieva nemaz nesatrauc iespēju satikties ar kādu mūžas spoku? Te es nezinu, varbūt mēs esam vienīgā mūža Latvijā, kurā nav spoka. Varbūt mēs ar to esam unikāli, bet tiešām mēs nevienu spoku īsti atraduši neesam. Un arī nakšņotājiem mēs vienmēr sakam, ja kāds ierauga vai dzird kaut ko, lai saka mums, bet laikam jau tā pozitīvā aura, kas šeit ir bijusi mūžas laikos, un šeit, līdz ar to arī nevienu spokuli mums nav izdevies ieraudzīt, bet varbūt, ka tieši tas ir tas, kas mūs atšķir no pārējām mūžām. Spoku gan nesot, bet ja tomēr kaut vai ar laika mašīnas palīdzību Ievai izdotos tikties ar viņas priekštečiem Kampenhauseniem, viņai būtu ko noskaidrot. Īpaši es runātu ar mūžas pirmo saimnieci, ar Helēnu Juliāni, jo skatoties vēsturiskos dokumentus un pierakstus, cik ļoti precīzi un kārtīgi viņi šeit saimniekojas un vadīja šo saimniecību, kamēr pats ģenerālleitnants ceļoja pa pasauli, tad jāsaka, es droši vien viņai izprašņātu par to, par katru stūrīti, kas ir bijis, kā tas ir bijis, lai to varētu arī šobrīd turpināt, lai radītu to dzīvo vidi šobrīd. Es noteikti pajautātu kaut ko vairāk par viņas receptēm un pavārgrāmatām, jo tas ir tas, ko mēs arī šobrīd šeit cilvēkiem cenšamies piedāvāt savā restorānā. Un tie visi garšvielu dārziņi un augļu koku dārzi, kādi ir bijuši, kā ir parks veidots un kādas puķis šeit ir stādītas un kā tā saimniecība. Es domāju, man tas būtu droši vien sievišķīga interese droši vien, tāpēc arī tā ir. Darbs mūžā ir pienākumiem pilns, pasākumi ārvalstu viesu grupas kāzas, kuru šosezon bijis vairāk nekā 30. Tomēr, raugoties Ievās steigu, it nemaz nemani. Rodas sajūta, ka daļa unguru mūžas ieguvusi viņas personības šķautni, vai ir tieši otrādi, un Ievā atspoguļojas mūžas miers. Atbilde nekur tālu nav jāmeklē. Pirmkārt, es domāju, ka ir jāmīl savs darbs. Darbs ar cilvēkiem un tas izaicinājums kaut ko radīt, kaut ko paliekošu. Te tāds, kā lai saka, pragmātisms un biznesa prāts laikam vien nederēs. Te tomēr ir tāds vairāk jābūt tādai sirdslietai. Rudentiņas ir bagāts vīrs, un tikpat bagāta ar stila idejām un padomiem ir arī Gita. Viņas sagatavotie 3 tēli turpinājumā. Ieva, mūsu šīs dienas pirmais apģērba komplekts paredzēts tavām darba gaitām. Sākšu ar to, ka visa krāsu gāma ieturēta pelēkajos, pelēcīgi lilīgajos toņos, kas ir šī sezonas aktuālā krāsa. Un patiesībā ļoti labi kombinējās gandrīz vai ar jebkuru krāsu. Esmu izvēlējusies tev šo te maigi rozīgo, lilīgo. Manuprāt, kopumā taisa šo te pelēcīgo tonu tādu vēl svaigāku. Sāksim ar apaviem, kas laikam ir šīs sezonas arī top tendence, lofer stila apavi, kas noteikti ir akcents tavā kopējā tēlā. Un arī šī te mežģiņu maliņa jaciņai, kas arī ir tāda ļoti sievišķīga detaļa visā tēlā, teiksim, tādam ikdienas skrējienam. Visam klāt piekombinēt arī atbilstoši krāsas soma. Varbūt liekas, ka tāds nestandarta forma, jo šis te taisns stūris, bet pietiekami liela, lai ieliktu iPadu, lai ieliktu papīrus. Tas, kas vajadzīgs. Kas ir vajadzīgs, jā. Patiesībā diezgan ērti arī ir šī te garā siksna vajadzībai uzmest uz pleca. Papildinājums cepure, kas ir arī rudenī, teiksim, tāds sieviešu aksesārs ļoti pieprasīts vilnas cepure. Protams, novēlkot ir attiecīgs arī matu sakārtojums, lai būtu brīvs un, teiksim, tāds pateicīgs. Vertikālās līnijas, kas ir rotā, kas ir jakā, manuprāt, ļoti, ļoti ērti un tev ļoti piestāvoši un atbilstoši. Kā tev liekas? Jā, pirmkārt, man patīk krāsas salikums. Tās krāsas, rozīgais un maigais, tie pastaļtonīši, tas man noteikti uzrunā šis tērps. Man patika jau no paša sākuma kurpes. Tās es zinu, ka tās man būs noteikti nepieciešamas darbā, jo man darbs ir tāds skrienoši iekšā, ārā, pa trepēm, augšā, lejā. Tad man liekas, tas tāds pietiekoši pieklājīgas, zolīdas, vai ne, bet pašā laikā ērtas. Jā. Jā, un, protams, cepure, tas man tāds
patīk, tāpēc, ka man gribējās cepuri. Man jau kādu laiku gribējās izmēģināt, kā man piestāv cepuri. Man liekas pašai ļoti, ļoti ērti. Un maniem matiem arī, es domāju, nesajauc matu sakārtojumu, tā kā es jūtos. Šajā es jūtos ļoti ērti. Man prieks. Ķersimies pie nākamā. Paldies! Ja mūsu šīs dienas otrais apģērba komplekts paredzēts konkrētam mērķim ballītei ar draudzenēm. Izdzirdot droši vien šo te vārdu salikumu, tas asociējās ar kokteļu kleitu vai kaut ko varbūt nedaudz sievišķīgāku kā ādas jaka, bet kāpēc ne? Šoreiz mums ir tāds nestandarta apģērba komplekts ballītei, kas ir principā ļoti klasiski melni zīmuļveida svārki. Izvēlējos šo te maigi rozā topiņu, kas ir tāda aktuāla tendence, krekliņš, kas varbūt izskatās, kad izņemts no tavas veļas skapīša, teiksim, topiņu, kas līdzīgs ir nats krekliņam. Līdz ar to viņš atsveidzinās ar, teiksim, tādu stingrāku un masīvāku ādas jaku, padarot šo te tēlu tādu noslēpumaināku. Šī te melnā krāsa ir noteikti tā, kas piedod tādu raksturu. Manuprāt, tāda jauna vēsma kaut kādām ballītēm un pasākumiem. Un, protams, atbilstoši frizūra, kas piedod tādu šo te kopējo šarmu un tādu interesantu šo te tēlu. Kā tev pašai liekas? Man liekas diezgan traki. Ir traki, jā. Jā. Nu, varbūt tas tāds pirmā mirklī man neliekas, ka es izvēlētos kaut ko tādu, bet tā kā tu man saģērbi, tad man liekas, kāpēc ne? Jā. Ja jau meiteņu ballīte, tad varbūt ir arī varianti, traki, vai ne? Jā. Jo tu neesi nekādos rāmjos, un tu esi brīvi izvēlē, vai ne? Jā, un arī tas mazais krekliņš ar to jaku, tā liekas kontrastē, bet pēk labi kaut kā kopā. Nē, es jūtos ērti. Super, man prieks. Ja mūsu šīs dienas pēdējais apģērba komplekts paredzēts arī konkrētam mērķim, tas ir, teiksim, kāds klasiskās mūzikas koncerts Ungurmuižā. Noteikti tas ir garais vakartērps, varbūt ne tā pilnā tiešā nozīmē, tas varbūt nav pārāk kaut kas grezns ar rotādu spēlēm vai kristāliem, par cik tomēr tas ir parka pasākums, āra pasākums, bet jābūt pietiekami tādam ar svētku sajūtu tērpam, tāpēc ir garais vakartērps, ir ļoti ērti apavi, kas ir uz stabilu papēdi, lai arī var pastaigāt pa lauku, pa āru, arī par zemi, pa zāli. Manuprāt, lieliski tas, kad ir garās rokas, atkrīt, teiksim, visas domas par jakām, žaketēm, lakatiem un tā tālāk. Nu jā, akcents, protams, ir šie te auskari, kas ir pietiekami, teiksim, tādi izteiksmīgi un noteikti akcents visā tēlā. Un vakar sakārtojums, vakar frizūra, manuprāt, piemēroti muižai. Pastāsti, kā tu jūties? Nedaudz dīvaini svinīgi varbūt, jo tas nav tas arī varbūt, kā es ģērbtos ikdienā. Nu, svētkos es velku garas kleitas, bet matu sakārtojums un auskari piedod tādu greznu svinīgumu, kas ir neierasti man. Bet es domāju, ka tas piederās pie svētkiem, kas ir Ungurmuižā. Tas ir tāds muižas saimniecei cienīgs tērps, ko lai saka. Ar laiku tu pierasti varbūt, vai ne? Paldies, Ieva, par šodienu. Man bija prieks sastrādāties un paldies par izturību. Paldies arī tev.
laikam ir, ka no tiem mazajiem skaistiem mirkļiem un detaļām tad veidojas arī tā skaistā ikdiena. Un man jāsaka paldies tev, Ieva, par šīs dienas skaistiem mirkļiem. Un, ja iepriekš runājām par ķermeņa relaksāciju, tad, lai matiem arī būtu skaistums un relaksācija, tad dāvanā matu kopšanas līdzekļi no Well Professionals. Liels paldies! Un paldies jums par piedzīvojumu, ko jūs šodien man sagādājāt. Paldies tev! Rudenim patiešām piemīt savu burvību, lai meklētu tuvākas un tālākas pērles, tādas kā romantiskā unguru mūža, un skatītu tās pašu acīm. Stāstu par unguru mūžu un tās saimnieci Ievu Malcinieci atkārtot skatieties RTV mājaslapā, kā arī internetu vietnēs YouTube un valeta.lv. Savukārt jaunais raidījums nemainīgi mēneša pēdējā ceturtdienā, tas ir pēc mēneša kanālā RTV. Visu labu! Raidījumu atbalsta Well Professionals.